Labdien, mani sauc Rolands. Es strādāju par biznesa analītiķi uzņēmumā Confero Technologies. Šodien es parādīšu, kā ar mūsu produktu var efektīvi identificēt, novērtēt un pārvaldīt riskus jūsu organizācijā. Mūsu produkts saucas RiskMaster. Mēs to izveidojam uz Creatio bāzes. Creatio tā ir low-code, no-code platforma, viens no pasaules līderiem procesu automatizācijā. Creatio katru gadu aizņem vadošās pozīcijas galvenās pasaules reitingos. Mūsu produktu RiskMaster var izmantot jebkurā izmēra uzņēmumi, sākot ar maziem uzņēmumiem līdz pat lieliem holding uzņēmumiem ar sarežģītu struktūru. Mēs izveidojam RiskMaster, lai strukturētu darbu ar operacionāliem riskiem un auditiem. Vienā vietā jūs varēsiet gan veikt risku novērtēšanu, plānot preventīvas darbības, fiksēt visas riska notikumus, incidentus, izmeklēšanas, kā arī fiksēt visu informāciju par auditiem. Sāksim mūsu demonstrāciju ar sadaļu biznesa objekti. Biznesa objekti tā ir tā jūsu biznesa vienība, kura prasa regulāru risku novērtēšanu. Mēs sadalījām biznesa objektus uz 4 kategorijām. Tas būtu biznesa procesi, produkti, IT sistēmas un piegādātāji. Kategorijas varētu būt absolūti citas, kādas jūs izmantojat jūsu uzņēmumu, piemēram, struktūra vienības, ja jūs regulāri veicat struktūra vienību novērtēšanu. Un tātad, ejot dziļāk IT sistēmā, mēs varam paņemt kādu biznesa objekta kartiņu, lai redzētu visu informāciju, kas ir sakrāta iekšā. Paņemsim interneta banka kartiņu un redzēsim, kāda informācija ir sakrāta iekšā. Tad, atverot šo kartiņu, atbildīgais par šo biznesa objektu var vienā vietā pārvaldīt absolūti visu informāciju un metriku, kas attiecas uz viņa biznesa objektu. Tad pirmā sadaļa analītikā mēs redzam to metriku, kura varētu būt pielāgota jūsu vajadzībām. Tālāk mēs redzam pakļautus biznesa objektus. Piemēram, internetbankam ir pakļautas mobilās aplikācijas gan iOS, gan Android, back-office sistēmām un paziņojumu servisi. Tālāk mēs varam atrast preventīvas darbības. Tas ir tās darbības, ko mēs plānojam iepriekš ar noteiktu periodu, kad viņus izpildīt. Un viss, kas attiecas uz internetbanku, jūs redzat šajā sarakstā. Tālāk pāriesim uz cilne RCSA. RCSA tas ir Risk and Control Self-Assessment, tā ir tā metodoloģija, kuru mēs izmantojam biznesa objektu novērtēšanai. Šajā vietā jūs varat atrast absolūti visas novērtēšanas, gan vēsturiskas, gan aktuālus. Paņemsim pēdējo to novērtējumu, lai redzētu, kā tas process notiek. Atverot RCSA kartiņu, šeit var aizpildīt galveno informāciju, pievienot arī citas personas, kuras piedalījās. Un šajā sadaļā Risk Assessment mēs ar plusiņu pievienojam risku un veicam novērtēšanu. Paņemsim jau kādu risku, kam ir izveidota novērtēšana, piemēram, IT System Failures. Tātad, paņemot šo risku, vispirms mums vajag norādīt Inherent Risk, tas ir sākotnējais risks. Mēs paņemam un norādām Importance un Probability, saņemam riska līmeni. Tālāk varam pāriet uz Residual Risk, tas ir atlikušais risks. Lai mēs varētu veikt atlikušā riska novērtējumu, mums vajag izveidot mitigējušas darbības. Mēs varam izveidot, cik daudz mums vajag darbību, kas mums palīdzētu samazināt atlikušo riska līmeni. Tad mēs norādām jau jaunu Importance un Probability, saņemam atlikušo riska līmeni. Un ar to arī beidzas mūsu riska novērtēšanu. Tātad mēs esam atpakaļ šeit, un es parādīju, kā vienam riskam mēs veidojam riska novērtēšanu. Un tad šāda paša stila mēs pievienojam visus riskus un veicam to novērtēšanu. Tālāk mums arī RCSA sadaļa ir mūsu 3 standarta cilnes, dokumenti, kur mēs pievienojam visus saistītus dokumentus, audīts, kur mēs pievienojam informāciju par
izmaiņām laukos, kad bija izveidots, kurš pēdējais modificē, un feed, tas ir iekšējais sociālais tīkls, kur ir iespēja pievienot komentārus. Tātad mēs esam atpakaļ biznesa objekta kārtiņā. Vēl palika 4 cilnes. Pirmā tas ir relations, tas ir saiknes ar citiem objektiem, tas ir saiknes ar citu biznesa objektu vai risk case. Risk case tas ir procesi, tas var būt gan izmeklēšana, gan audita rekomendācija, gan arī cita riska novērtēšana. Un 3 mūsu standarta sadaļas dokuments. Tātad šai sadaļai mēs pievienojam riska dokumentus. Ir iespēja pievienot vienkārši dokumentus, kur jau glabājas sistēmā, vai arī pie attachmentiem pievienot pielikumā fiziski šo failu. Un tātad audita sadaļa, kura fiksēs informācijā par to, kad bija izveidots, kurš pēdējais modificē, un feed, iekšējais sociālais tīkls, kur ir iespēja pievienot komentārus un atbildēt uz viņiem. Tas bija viss, kas saistīts ar sadaļu biznesa objekti, un nākamā mums ir riska katalogs. Tā ir tā vieta, kur mēs glabājam visu mūsu risku struktūru. Šeit ir iespēja izveidot struktūru dažādiem uzņēmumiem. Ja, piemēram, jūs strādājat holdingā un ir vairākie uzņēmumi, bet viena kompānija strādā tieši ar riskiem, tad izveidojat šeit absolūti visas struktūras uz visiem uzņēmumiem un strādājat no vienas vietas. Mēs izmantojam klasisko riska struktūru bāzētu uz Basel prasībām, kurai ir 3 līmeni. Kā piemēram, paņemsim vienu risku, tad es atveru riska kartiņu. Iepriekš es rādīju biznesa objektu kartiņu. Riska kartiņa ir ļoti līdzīga, vienkārši tur bija apkopota informācija saistībā ar biznesa objektu. Šeit mēs redzam apkopotu informāciju saistībā ar to risku, kuru mēs paņemam. Tad mēs redzam to pamata informāciju par viņu klasi. Tālāk mēs redzam arī preventīvas darbības, kuras bija ieplānotas un kur bija atzīmēts, kas attieksies tieši uz to risku, kuru mēs paņemam. Un šeit mēs varam redzēt visus RCSA matricas, kur bija minēts risk IT system failures. Tad mēs ar jums iepriekš redzējām internetbankas novērtēšanas matricu. Šai sarakstā ir arī citas. Visur, kur figurēja šis risks. Un pēdējais tas ir metrikas, tas ir vizuālā analītika, ko mēs varam pielāgot jūsu vajadzībām. Tālāk, tāpat kā ar biznesa objektiem, saiknes ar visiem absolūti citiem objektiem, izmeklēšanām, biznesa objektiem un standarta sadaļas, dokuments ar dokumentu saiknēm, audits, ko fiksēs informācijām, kad izveidoja un kad modificējam šos laukus, un feed iekšējais sociālais tīkls. RCSA tā ir tā vieta, kur var atrast absolūti jebkuru pašnovērtēšanas matricu. Iepriekš es rādīju biznesa objekta griezumā vai riska griezumā informāciju par novērtēšanu. Jā, bet šeit mēs varam strādāt absolūti ar visam pašnovērtēšanas matricām. Ļoti ērti šeit kontrolēt gan termiņus, gan atbildīgus. Mēs varam izveidot gan statiskas, gan dinamiskas mapītes, kur būs piesaistīts filtrs. Un mēs, piemēram, varam redzēt, kam novērtēšana beigsies šomēnes, šonedēļ vai šogad, kam jau beidzās. Un šāda veida kontrolēt visu novērtēšanas procesu. Nākamā sadaļa ir preventīvi protokoli. Tā ir tā vieta, kur mēs plānojam un veidojam reglamentu preventīvām darbībām, lai samazinātu vispār riska varbūtību. Kā piemēram, paņemsim penetration testing. Šeit mēs izveidojam reglamentu. Mēs rakstam, kā tas saucas, nelielu aprakstu, un pēc tam izvēlamies, kādu periodu tas būtu vienreiz diena, gada, mēnesi vai nedēļa. Izvēlamies atbildīgo, un tad izvēlamies, kāda veida darbība ir nepieciešama. Vai risk case, tas ir process ar stādijām, kur katrai stādija ir atbildīga. Tas ir jau tā kā sarežģīts process. Vai activity, tas ir vienkārša darbība, kuru vajag vienkārši aizpildīt un viss. Tad norādot šo informāciju, ja, tad vienu reizi kvartālā būs izveidots automātiski process uz atbildīgu emeli,
kurai vajadzēs izpildīt šo darbību. Tālāk šeit mēs redzam informāciju ar biznesa objektiem, kuram ir kaut kādas saiknes ar šo darbību un riskus. Un šajā jau sadaļā mēs redzam, reāli ir izveidotas tas darbības bazētas uz to reglamentu, kuru mēs izveidojam. Ja iepriekš mēs runājam tieši par lietām, ko mēs varējam iepriekš ieplānot, novērtēt, tad tālāk mēs runāsim par tām lietām, ar kurām saskaramies ikdienā. Tad pirmā sadaļa ir incidents. Tā ir tā vieta, kur mēs saņemam informāciju par visiem notikumiem, kas varētu būt pēc tam operacionāls incidents. Viss, kas šeit ir piefiksēts, tas nav operacionāli incidenti. Tas ir vienkārši fakta fiksējums. Kādā veidā var parādīties šeit ieraksti? Tad pirmais variants, ka vienkārši darbinieki nospiežot poguņu, reģistrē jaunu incidentu. Otrais, mēs nodefinēsim e-pastu, piemēram, risks@conferotech, un visi e-pasti, kuri atnāks uz šo adresi, būs automātiski pieregistrēti kā incidenti. Un tad jau riska vadības departamenta darbinieks novērtēs, vai tad tā ir vienkārši lieka informācija, vai ir jāsāk izmeklēšanu un jāinicijē procesu. Piemēram, jums ir pieslēgta IT monitoringa sistēma tāda kā Zabbix vai cita, ja? Un jūs saņemat alertu, ja kāda no sistēmām neatbild. Ja? Tad mēs saņemsim visus incidentus, fiksēsim viņus šeit, un jūs pēc tam varēsiet apstrādāt, piemēram, apkopot, veikt izmeklēšanu vai kādas citas darbības ar tiem incidentiem. Varam atvērt vienu incidentu, lai redzētu to pamata informāciju, ko mēs šeit varam piefiksēt. Šeit ir ļoti vienkāršs process ar 3 soļiem. Mēs saņemam informāciju, novērtējam, vai mums pietiek ar šo informāciju. Ja informācijas nepietiek, tad mēs varam izveidot papildus activities, tas ir uzdevumus. Piemēram, mēs izveidosim uzdevumu IT administratoram, lai viņš pievienotu kaut kādas sistēmas logu. Vai mēs varam nosūtīt e-pastu, lai dabūtu kādu papildus informāciju. Gan tas nosūtītais e-pasts, gan atbildē automātiski pievienosies pie mūsu incidenta. Kad informācijas ir pietiekami, tad mēs varam izveidot riska keisu, tas ir jau procesa izmeklējums, vai vienkārši aizvērt kā neklasificēto informāciju šo incidentu. Tātad es otru reizi nespiedīšu uz Create Risk Case, jo viņš ir jau izveidots, mēs vienkārši pāriesim, lai redzētu, kā tas notiek. Tad, pamatoties uz to incidentu, kurš mums bija, mēs izveidojam jau procesu. Visa pamata informācija pārkopējas no incidenta uz riska case, lai mums nevajadzētu dubultot šo informāciju. Šeit jūs jau redzat, ka process sastāv no vairākiem soļiem, un ir vairāk informācijas, kuras vajag aizpildīt. Tātad mūsu pamata cilne ir informācija tieši par notikumu, par komentāriem. Tālāk mums ir informācija par finanšu zaudējumiem. Šeit mēs varam pievienot zaudējumus dažādas valūtas, un pēc tam mēs redzēsim to kopēju summu mūsu nodefinētajā valūtā. Mūsu gadījumā mēs nokonfigurējam, lai redzētu kopēju summu eiro. Šo summu var izmantot arī tālākam validācijām, kā piemēram, ja incidenta kopēji zaudējumi ir vairāk, piemēram, par 1000 eiro vai par 10 000 eiro, tad mums vajadzēs papildus akceptu no vadības, un tikai tad mēs varēsim aizvērt šo izmeklēšanu. Tālāk mēs redzam saikni ar visiem incidentiem. Mūsu gadījumā viens incidents izraisīja vienu izmeklējumu, bet ir gadījumi, kad no viena incidenta varētu būt vairāki izmeklējumi, kā arī vairāki incidenti varētu būt pievienoti pie vienas izmeklēšanas. Vienkārši mēs saņemam informāciju no dažādiem avotiem, bet riska incidentas ir viens un tas pats. Tālāk mēs varam izveidot korektīvas darbības, kas samazinās cēkas, kuru izraisīja operacionālais incidents, un arī atsekot to rezultātu. Šeit mēs varam pievienot arī piezīmes stādijas.
Nākamā sadaļa ir relations, kur mēs norādām saiknes ar citiem objektiem. Tas varētu būt biznesa objekti. Mēs pievienojam šeit riskus no mūsu kataloga. Pievienojam uzņēmumus, ja ir saistība ar kādu uzņēmumu, vai arī privātpersonas. Šeit ir saikne ar citiem procesiem. Tas var būt gan izmeklēšana, gan kāda audita rekomendācija. Visi procesi, kuri ir sistēmā. Kā arī ir iespēja izveidot papildus uzdevumus un izsūtīt papildus e-pastus. Un tas viss saglabāsies pie mūsu izmeklēšanas, lai arī pēc kāda laika mēs redzētu visu aktuālu informāciju. Nākamā cilne ir domāta klasifikācija. Šeit jūs norādat pamata informāciju. Parasti tas ir saistīts ar jūsu regulātora prasībām. Tā kā šeit mēs varam pievienot visu nepieciešamo informāciju, kura pēc tam vajadzētu atspoguļoties atskaite, ko jūs nododat regulātoram. Sadaļa dokuments, kā es iepriekš jau rādīju, tas ir mūsu standarta cilne, kur mēs vienkārši veicam sasaisti ar dokumentiem. Tas ir īpaši nepieciešams tieši pie izmeklēšanas. Ja mums ir papildus dokumenti no mūsu klientiem, darbiniekiem, visu ir ļoti ērti sasaistīt viena vietā. Vai vienkārši pievienot attachmentus, vienkārši pielikumus. Un audit un feed, kā es jau iepriekš rādīju, standarta informācija par visiem labojumiem un mūsu iekšējais sociālais tīkls ar visiem komentāriem. Kad visa informācija ir ievadīta, visas stadijas ir izietas, mēs jau varam aizvērt ar statusu completed mūsu izmeklējumu, un ar to process arī beidzas. Es jums parādīju tikai vienu procesu no sadaļa risk cases. Mums ir vairāki procesi. Ir process audita rekomendācija, ir process riska incidenta izmeklēšanai, ir process preventīvam darbībām un ir process sarežģītai riska novērtēšana, kad mums ir iesaistītas vairākas struktūra vienības. Nākamā sadaļa ir domāta auditiem. Šeit jūs varat reģistrēt gan iekšējos, gan arī ārējos auditus. Auditiem ir divu līmeņu struktūra, tas ir plāns un uzdevums. Lai būtu pārskatāmāk, paņemsim vienu plānu, tas ir ISO 9001 iekšējais audits. Mēs izveidojam šādu plānu, un plāna iekšā ir uzdevumi, kur jau strādā auditori, kuri jau fiksē tur audit findings un visu informāciju, ko viņi grib tālāk nodot. Tālāk šeit ir iespēja piefiksēt visus audita dalībniekus, komentārus, e-pastus, kuri bija izsūtīti audita laikā. Lai redzētu detalizētu informāciju par uzdevumiem, paņemsim mūsu pirmo uzdevumu – normatīvas dokumentas pārbaude. Tad šeit strādā jau auditors, viņš piefiksē visu informāciju šeit, ko viņš jau pārbaudīja, kad viņš jau to izdarīja, visi e-pasti, ko viņš izsūtīja, uzdevumi, papildus uzdevumi, kas bija audita uzdevuma laikā izpildīti. Un nākamajā cilnē mēs jau redzam, ko viņš piefiksēja. Tas ir visi audita konstatējumi. Paņemsim vienu audita konstatējumu, lai redzētu detalizēti, kas tieši ir piefiksēts šajā sadaļā. Tātad, kā jūs varat redzēt, šeit ir vairāki soļi. Pirmais solis ir reģistrācija, kur auditors pievieno informāciju par biznesa objektu. Viņš apraksta, ko viņš grib nosūtīt tieši objekta īpašniekam, norāda objekta īpašnieku un norāda savu rekomendāciju saistībā ar to, ko viņš piefiksēja. Pārliekot uz stadiju Object Owner Review, informācija tiek nosūtīta objekta īpašniekam. Viņš saņem par to paziņojumu, ienāk sistēmā, redz to informāciju, ko norādīja auditors. Viņš pievieno savu lēmumu, vai viņš pieņem šo risku un neredz jēgu veidot tālāku procesu, vai viņš arī piekrīt, ka vajag labojumi un pievieno savu komentāru, ja? Kad tas būs izdarīts, vai kādu citu informāciju. Stadija arī atkal pāriet uz audita pārskatu, kad ja auditors piekrīt,
tad viņš vienkārši pāriet uz stadiju closed, aizvērts. Ja auditors nepiekrīt ar to lēmumu, kuru pieņema objekta īpašnieks, viņš var pievienot vēl savu komentāru un atgriezt atpakaļ uz Object Owner Review informāciju. Ja objekta īpašnieks pieņema lēmumu, ka vajag labojumi, un auditors arī piekrīt, viņš pāriet uz stadiju closed, un tad automatiski tiek iniciēts process, audita rekomendācija, kura mums jau ir stādijas, atbildīgie, un tā ir tā vieta, kur mēs veiksim labojumus, fiksēsim un tad kontrolēsim šo rezultātu. Tad, līdzīgi kā iepriekš es rādīju, kur mums bija izmeklēšana, audita rekomendācija arī ir nokonfigurēta savi soļi. Katram solim ir savs atbildīgais. Mums ir pamata informācija, ko vajag aizpildīt. Ir vieta, kur izveidot korektīvas darbības. Mēs, piemēram, varam sadalīt rekomendāciju uz vairākām mazām darbībām, izveidot viņus un kontrolēt to izpildi. Varam pievienot visādas piezīmes uz stādijām. Šeit mēs redzam tas avots, tas audit findings, uz kā bāzes bija izveidota audita rekomendācija. Un pie followers varam pievienot informāciju, varam pievienot mūsu kolēģus, kuriem vajag saņemt atjauninājumus par šo procesu, kuri visu laiku sekos tam līdzi. Aizpildot visu nepieciešamo informāciju un izejot visus soļus, mēs pabeigsim audita rekomendācijas procesu. Un tagad mēs esam atpakaļ audit findinga, kuru mēs paņemam kā piemēru. Tagad nesaglabāsim izmaiņas, iziesim. Un mēs esam pie uzdevuma. Mēs bijām uzdevuma normatīva dokumentu pārbaude. Šeit ir vēl viens findings, bet tur mēs redzēsim ļoti līdzīgu informāciju. Tātad, ejot vienu soli atpakaļ, mēs esam atpakaļ audita plāna. Tātad audita plāna mums ir apkopojums. Šeit mēs redzam visus uzdevumus, kuri ir izpildīti, visus dalībniekus. Šeit mēs redzēsim visus findingus, absolūti no visiem uzdevumiem. Un tālāk būs standarta informācija par saiknēm ar citiem objektiem, dokumentiem, informācija par izmaiņām laukos un iekšēji sociālais tīkls. Šeit parādās tikai approvals jauna cilne. Kad mūsu audita plāns jau ir pabeigts, mēs varam nosūtīt to uz apstiprināšanu. Šeit pie sadaļas Actions Send for Approval. Un tad, ja mūsu audits jau būtu nosūtīts, tad mēs jau redzētu, ka kāds no vadības viņu jau apstiprināja. Mūsu gadījumā vēl nav apstiprināts. Un no visas informācijas, kas ir atrodama plānā, ir iespēja izveidot atskaiti. Tas varētu būt, ka, piemēram, kādā print formā, audit summary, un tad mums būs ģenerēts Words vai PDF, kuru mēs varam iedot uz pārakstu, vai arī jebkura cita forma. Nākamā sadaļa ir audit findings. Iepriekš es rādīju findingus tieši audita plāna griezumā, bet šeit ir absolūti visi findingi. Tas ir ļoti ērti cilvēkiem, kuri kontrolē tieši visu audita konstatējumu izpildi. Šeit jūs varēsiet viņus filtrēt, izveidot arī dinamiskas mapītes ar filtriem, piemēram, ar to, ko jāizpild tuvākajā laikā, kam jau beidzas derīguma termiņš vai pēc atbildīga. Sadaļā riska dokumenti ir izveidota, lai glabātu visus dokumentus, kas saistīts ar riskiem un dokumentiem viena vieta. Ļoti ērta divu līmeņu struktūra. Paņemsim vienu dokumentu, lai jūs redzētu. Tad mēs atveram dokumenta kartiņu. Šeit ir visa pamata informācija ar datumiem, ko mēs varam aizpildīt, ar attachmentu, kur mēs varam pievienot to pielikumu, kuru mēs gribējam glabāt. Un visu pārējo informāciju. Un pēdējā sadaļa activities. Principā visos objektus, ko es jums rādīju, visur bija iespēja izveidot activities. Tas ir vienkārši uzdevums. Uzdevums varēja būt izveidots uz biznesa objekta, vai riska, vai kāda izmeklēšanas procesa. Un tā ir vienkārši tā vieta, kur mēs varam to viegli kontrolēt, arī pēc datumiem, pēc atbildīgajiem, un sekot, lai viss būtu izpildīts.
Activities tā bija pēdējā sadaļa mūsu produkta Risk Master. Paldies par uzmanību. Ja jums ir kādi komentāri, tad droši sūtiet, zvaniet. Mēs visu laiku pilnveidojam mūsu produktu, lai jums, mūsu klientiem, būtu ērtāk ar viņu strādāt.